Lai Dievs svētī Latviju un lai Dievs svētī Latvijas kristiešu un visus iedzīvotājus. Un lai Dievs izrāda visus vēlna nešķīstības perēkļus un lai dod mums gudrību no Dieva, no svētā gara, kā mēs varam izglābties un kas mums ir jādara, ko kungs mums ir pavēlējis darīt. Un viņš mums ir pavēlējis, daudz jau to zina, bet kas nezina, tad es pateikšu, kā var izglābties no Dieva dusmām. Un tur ir teikts tā, Mateja evaņģēlijā, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdami tā tēva un tā dēla un tā svētā gara vārdā, tos mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Āmen. Tad šeit mēs redzam, ka ja mēs neesam mācekļi, tad mums ir jātop par mācekļiem. Bet ja mēs jau esam mācekļi, bet ja mums nav mācekļi, tad mums ir jādara par mācekļiem pārējie cilvēki. Un tiem ir jāpakļaujās mūsu mācīšanai, tāpēc, ka mēs mācam ne jau to, ko mēs esam domājuši, bet ir teica, turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Ir jaunā derība, un tur ir viss paskaidrots, tā ir mācība. Un kas pastāvies iekš šīs mācības, tam ir tēvs un dēls, bet kas nepastāvies iekš šīs mācības, bet tikai būs it kā nokristīts, tam nav ne tēva, ne dēla, jo viņš grēkos, un viņš ies uz pazušanu. Tāda kristība vienkārši ūdenī neko nedod, ja cilvēks nezina šo mācību un nepieturās pie viņas. Jo bez darbiem ticība ir mirusi, tāpēc mums ir jāmācās, jāmāca citi, lai mūsu valsts, Latvija, varētu būt svētīta no Dieva. Savādāk, ja viņa nebūs svētīta, tad var iznākt tā, kā šeit rakstīts ir Zālamana gudrībā, ko saka svētais gars pa brīdinājumu. 1. nodaļā. Griežaties pie manas mācības. Redz, es jums došu savu garu un jums darīšu zināmus savus vārdus. Tātad svētais gars dod katram vēl svēto garu. Kad nokristās ir jālūdz Dievs kristī man ar svēto garu. Un viņš mums dos iekšēji dzirdēt viņa balsi. Arī atgādinās visu, kas ir rakstīts rakstos. Jo Jēzus Kristus teica, es jūs neatstāju pa bāriņiem, bet atstāju jums svēto garu, kas jūs mācīs. Un tāpēc mums ir jāprast svētais gars māci mani, atgādina man, pasargā mani. Un tālāk teica tādēļ, kas es aicināju un jūs liedzaties, ka savu roku izstiepju, un nav kas uzklausa, un jūs visu manu padomu atmetiet un manas pamācības negribiet. Tādēļ arī es smiešos par jūsu postu, es smiešos, kad jums izbailes uzies. Kad pār jums izbailes nāks kā auka un posts jums uzbruks kā vētra. Kad briesmas un bailes jums uzies, tad tie mani saugs, bet es neatbildēšu. Tie mani meklēs agri, bet neatradīs, tādēļ, ka tie atzīšana ienīduši un tā kunga bijāšana nav pieņēmuši. Tiem negribējās mana padoma, tie nicinājuši visu manu pamācību. Tādēļ tie ēdīs no sava ceļa augļiem un būs pēduši no saviem padomiem. Redziet, Dievs ir ugunsēdoši rakstīts ebrejiem, Agoņi pažarājuši. Un mēs nevaram domāt, ka Dievs, kā daži saka, dieviņš, ka viņš ir tāds vārgs vecīts. Viņš ir visu vadītājs, visu radītājs, un viņš visu redz, un priekš savas slavas viņš visu ir radījis. Un tāpēc arī mums ir jāuzklausa, ko apstults Pēters, ko Jēzus Kristus atstāja pēc sevis, viņš teica tā, atgriežties no grēkiem un liekties ik viens kristīties Jēzus Kristus vārdā uz grēku piedošanu, un tad jūs dabūsiet tā svētā gara dāvanu. Tad jūs dabūsiet, daži dabū pirms kristīšanās svēto garu, bet principā no sākuma nožēlo grēkus, ko es esmu darījis, zādzis, laulību pārkāpis, pornogrāfiju skatījies, būries, neticējis Dievam, varbūt pat kādu noslepkavojis, daisījis abortus vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Tā kā ar vienu vārdu sakot, jānožēlo visi grēki, jo abortu taisīšana tas ir slepkavība. Ja mēs tīši zinām, ka tur iekšā cilvēciņš mazs ir, un viņam sirsniņa pukst, un mēs viņu noslepkavojam, tā ir slepkavība. Bet Dievs ir žēlastīgs Dievs. Viņš ar savām asinīm, ja mēs piedalāmies svētā vakarēdienā, nokristamies, nožēlojam to visu, viņš ir spējīgs mums to piedot un nomazgāt. Tāpēc mums ir iespēja vienīgā griezties pie Dieva, kristīties, palūgt svēto garu, lai viņš ienāk iekš mūsu sirds, un tad mēs varam piedalīties svētā vakarēdienā. Un mums ir jādara pa mācekļiem, lai mūsu bērni var izglābties, mūsu sievas vai vīri, vai mūsu kaimiņi vai draugi, vai visa tauta. Jo, ja atradīs Dievs svēto šīm valstī, tad viņš pasargās šo valsts no posta, un viņa varēs pastāvēt ilgus
gadus līdz Kristus atnākšanai, un vairāk, cik Dievs dos. Tāpēc esiet svētīti, ņemiet par padomu Dieva vārdu, un jūsu bērni, lai ir svētīti, jūsu sievas vai vīri ir svētīti, lai jūsu ienaidnieki, lai nevar jums ļauna nodarīt, un lai Latvijai tāpat neviens nevar ļauna nodarīt, ne mūsu nākotnei, mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūs esiet vēlreiz svētīti, un lai Latvija ir vēlreiz svētīta, un klausieties Dievam, ne man, bet Dievam. Esiet svētīti. Amen.